Es iešu ielās, cīnīšos par taisnību. Tagad izanalizēsim cilvēku, kurš iet ielās, jebkādā tēmā, par, pret, iekšā, augšā, priekšā, vienalga, jebkura iespējamā tēma, galvenais, mentāli cilvēks ir zem kaut kādas ēkas logiem. Vienkārši iedomāsimies, cilvēkam rokā ir plakāts, viņš bļauj uz ēkām, bļauj uz burtiem vai uz tekstiem un bļauj uz pasauli. Un patiesais iemesls nav politika. Patiesais iemesls ir viņā iekšējā sāpe, kuru mēs bieži saucam par mūsu iekšējo bērnu, kurš kādreiz netika sadzirdēts, netika respektēts, netika ievērots, un viņam tika aizliegts runāt. Un tā visa iemesla dēļ viņš tā vietā, lai dzīvotu šodien, viņš karo ar vakardienu. Un vislielākā traģēdija ir tā, ka viņš var dzīvot šodien. Viņš var šobrīd būt laimīgās attiecībās. Viņš var lietot savu domāšanas spriespēju un radīt savā dzīvē kaut ko jauku. Bet viņš cīnās ar šo pasauli, jo iekšā joprojām sāp tas iekšējais bērns, kurš nav sadzirdēts. Painteresējieties par zemapziņas transformācijas programmām.